šeit iet runa par brīvības sajūtu. Man pieņemsim, vispār tā ir svarīga tēma. Es gribētu panākt savu dzīvi tā, lai es neesmu vairs no viena baigi atkarīgs. Pat ja man viss aiziet ķīselī, lai es esmu pašpietiekams. Nu, ja aiziet ķīselī ar ienākumu kaut vai. Bet tas nav tāpēc, ka tur, pieņemsim, tu nevarētu izštukot kā šajā pasaulē kaut kā izpeldēt kā zivs, ja? Bet tas vairāk saistīts ar to, ka, pieņemsim, mana utopija, mans utopiskais skatījums uz dzīvi, kā es gribētu sakārtot savu dzīvi, ka man ir savs īpašums, savs nams, uz kura man ir elektrostacija augšā uz jumta, restīvi saules paneļi, varbūt kaut kāds vējs, tur vēl šitais te propellers, man ir elektroauto, tad attiecīgi es pats sev dīzeli ražoju mājās, ja, kamēr guļu, ja, vai kamēr guļu ne, bet kamēr saules spīd ārā. Es pats sev izaudzēju lielāko daļu, tāpat tās rekord kaut kā šitās te cip mājiņu paņem, uztaisu ielēžu vistiņas oliņas man katru rīt ir, kas ir ļoti, ļoti labs pārtikas veids brokastīs. Man ir varbūt, es taisu kaut kādu barteru ar to, ko es izaudzēju ar kādu ar sieru samainu pret sieru, ar kādu pret gaļu samainu, ar medniekiem draudzējos. Un tāds lokāls, naturāls pārtieku no tā, kas riņķī apkārt ir, man dots.